Tur darbojas tās lūkas. Panakti atslēdzas to Visu laiku, no rīta telpumie iekšā. Un tās ir diatomējas, kas ir mikroorganismi okeānos. Ja, tā viņi izskatās dzīvē. Šis kambaris būs vakumā. Un tas, ko tu šeit piezūmoties kaut kādā interesantā vietā. Cik interesanti. Daudz slāņu. Tas ir tā kā abstraktā. Tagad. Un tēt viņš ir daudz asāks nekā pirms tam. Tad es piezūmojos vēl tuvāk un atkal skatos, vai jāpiekoriģē. Tēt viņš bišķi labāks nekā iepriekš. Tad es vēl varu skatīties, vai elektronu kūlis ir taisns vai slīps. Tas virsma. Monētas Viss ir virsma, melnbalts, jo tas ir mākslīgi veidots attēls. Monētas virsma. Kā var notikt materiāls kaut kāds? Modernas diezgan. Tūlīt tas, pēc tā. protams, beigti. Mans ūdeni filtrē, ja, kaut kā. Tāpat, jā. Rekur, Tagad? foraminíferas. 2 mikrometri. Un tas ir viņām skelets, vai kas tas ir? Jā, tas ir viņa karbonāti. No Bet karbonāti. izskatās Tur, kur tāds, bumbiņa. it kā būtu... Vīna garums. Jā, šī tādā palēnā man bišķi nevar. Es īstenībā, es varu uztaisīt labsirdspējas mērogā. Jā, tas ir briesmīgi liels Miljonā daļiņa no milimetra. Jā. Kā viņi tik regulāri sakārtojās tie caurumi? Nā, piko nevar dabūt. Jā. Nē, tas ir pa daudz. Vai kur vēl atsvēt? Jā, paskatāt. Beig līdz pašām detaļām var izpētīt. Ļoti, te viss filtojumi. Ar policiju jāslēdz līgums, lai viņi pagaudus nodot ekspertīzē. Te bišķi dabūja labāku Te var izpētīt. fokusu, ja? Un te vēl viss vēl te ir struktūras uz tā virsmas, ja? Vēl nano struktūras. Skaidrs, jā, Cišanas. Jā, Kā jūs varat paraugu uztaisīt paraugu, lai neciestu paraugs? Viņi tur speciāli šķīdina un filtrē. Vēl Tā izskatās. ievaidīja jautājums, kā var metālus atšķirt, teiksim, no kāda metāla sastāv monēta. Jānis tev gribēja zināt. Jā. Jā, augstāk topogrāfijā tumšāks ir zemāk. Piemēram, caurumi vai plīsumi vai kaut kādi mazas zemākas lietas izskatās melnas, augstākas lietas izskatās gaišas, un te viņš bišķiņ charging, tas ir efekts, kas nav īsti. Un šeit man būs ķīmijas detektors ASP, un tur tas, kas ir gaišāks, būs smagais metāls, tas, kas tumšāks, būs vieglais metāls. Ja? Tur tas kodējas pēc tumšums, gaišums, kodējas pēc ķīmiskā sastāva. Šeit pēc topogrāfijas. Ja? Monētā jau viss samaizīt, droši vien visi metāli. Jā. Tūlīt redzēsim. Viendabīgi. Es domāju, ka tas varētu būt varš. Tad man vajag nofokusēt atkal. Es pabīdīšu te. Un tad noskanēju attēlu. Tas ir topogrāfija, tā ir ķīmija. Melnis, tāpēc, ka ķīmijā melni izskatās arī tad, kad tas ir Poras tās? poras, jo tur viņi melns, tas, kad elektroni tiek absorbēti un viņš nedabū atpakaļ signālu no tās vietas. Un parasti porās viņi tiek absorbēti vairāk. Tāpēc tur nedaudz topogrāfija arī ir. Un te ir, te es varu dabūt spektru. Koprum, ja? Jā, visvairāk. Šis ir tā ir spektroskopija. Varam ir noteiktas, tā kā, šeit ir teorētiski, viņam ir jāatrodas šajās vietās, ja, enerģijas. Un
tas, ko es dabūju, viņš pilnībā atbilst vara. Šis ir tas, ko es dabūju, ja, kas man izmērās šeit teorētiski, kur viņam jāatrodas. Tajā kreisajā pusē, kas tas arī var, šī 3 līnijas. Tur nedaudz skābeklis. Skābeklis? Bet tas ir tāpēc, ka oksidējies. Var oksīds ir. Un karbons ir tāpēc, ka tur netīrs. Tas mazais kuplums. Viņam ir vairākas līgas, ir 0,80 skābeklis. Palīdzināt vairāk. Un es vēl varu taisīt kartes arī, piemēram, es uzlieku karti. Protams, ka viņam jāinstalē updates. Kādas palmas dzīvojas, ko griezumu. Vienam arī nav uzlikt